Esi sveicināts jaunā Dieva žēlstības dienā, vēstījumā īsi par galveno. Ir svētdiena, un es gribētu aicināt tevi šodien atrast tuvējo draudzi, varbūt tev ir jau sava draudze, un doties tur pagodināt Dievu ar savu klātbūtni. Dievs ir teicis, ka sapulcējieties manā svētajā namā. Tur viņš rāda savu varenību. Mēs lasām vecajā derībā, ka Dieva nams piepildījās ar godību. Un runājot par to, uz kurieni iet, ej tur, kur Dieva godību var piedzīvot, kur var saņemt ciedināšanu, saņemt atbildes, saņemt aizlūgšanu ar roku uzlikšanu. Ir lietas, kuras mums Bībele māca skaidri un nepārprotami, bet ir draudzes, kurās mācība par roku uzlikšanu vispār pat netiek pieminēta. Bet Jēzus teica, un arī vēstulē ebrejiem mēs lasām, ka ir mācība par roku uzlikšanu. Bet ziniet, kā nav Bībelē? Es pašlaik strādāju pie kāda mācību materiāla, ko man ir uzdots iztulkot, man ir uzticēts iztulkot, un man tā ir milzīga privilēģija. Un tulkojot šo mācību materiālu jauniem kristiešiem, es vienkārši tā pēkšņi sapratu, ka Bībelē nav kāda vārda, kuru mēs šodien lietojam ikdienā. Par cik es strādāju ar krievu valodu. Krievu valodā ir vārds cerkev, kas nozīmē gan baznīca, gan draudze. Un tulkojot man neviļus nācās aizdomāties, par ko ir stāsts šajā tekstā, par ko ir runa, par ēku vai par cilvēku sapulci. Un pēkšņi es saprotu, Bībelē nav vārda baznīca. Jā, Bībelē vārds templis. Un jaunajā derībā un arī vecajā derībā visvairāk tiek runāts par draudzi. Dievs vecajā derībā runā par draudzi, un arī jaunajā derībā viņš runā par draudzi. Kāda tad ir atšķirība? Un kāds vārds vārdu baznīca aizstāja Bībelē? Bībele runā par templi, par ēku. Neatkarīgi no tā, vai tā ir krāšņa, vai tā ir vienkārša, tā ir ēka. Ēka, kurā sanāk Dieva tauta, Dieva draudze, cilvēku sapulce. Un šīs lietas mēs esam tik tālu aizgājuši prom no Dieva un tik tālu no šīs patiesības, ka mēs pat jaucam viņas. Mēs pat attiecīgi lasām un tulkojam tās, galīgi nepievēršot uzmanību tam, kāda jēga un kāda nozīme ir šiem vārdiem. Un šodien, par cik ir svētdiena, es gribu mazliet pie tā pieskarties, cik jau es no tā visa saprotu. Lūk, Bībelē vārdu baznīca vienkārši nav. Es nekur, lai cik es neesmu tur miljonus reižu Bībeli izlasījis, bet pāris reizes izlasījis esmu. Bet vārdu baznīca es Bībelē neatrodu. Tas nozīmē to, ka kristīgā pasaule Latvijā ļoti nepareizi lieto šo vārdu. Un, protams, paies laiks, līdz mēs to sapratīsim. Bet ēka, kurā sanāk Dieva tauta, Bībelē tiek saukta par templi. Mēs esam pieraduši pie baznīca, un mēs šo ēku mēs saucam par baznīcu. Es nezinu, no kurienes tas vārds ir cēlies, tik tiešām nezinu, bet Bībelē tāda vārda nav. Un Bībelē vārds draudze. Draudze. Kas ir draudze? Draudze, tā ir cilvēku sapulce. Jēzus teica, kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu jūsu vidū. Un ziniet, mīļie, vairums mācītāji man tagad mest ar akmeņiem, jo visās Bībeles skolās, arī tajā, kurā es mācījos, tiek runāts par to, ka draudze sākas tad, ja ir 5, 6, 7, 8 un vairāk cilvēki. Bet Jēzus teica, kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu jūsu vidū. Un kad Dievs nonāk savas tautas vidū, vai tad tā nav draudze? Tā nav draudze cilvēku izpratnē.
Bet Dievs, lai atbildētu uz lūkšanām, ir klātesošs arī starp diviem. Mājas grupas veidojas, sākas ar diviem, pēc tam kāds pievienojas, kam ir interese. Un tā jau ir, mēs apustuļu darbos 2. nodaļā lasām, kā veidojās draudze. Pa dienu viņi sanāca templī, bet pa vakariem, un tas notika katru dienu. Viņi mājās lauza maizi. Starp citu, vēl viena tēma, par kuru ir vērts aizdomāties. Bībele saka, ka viņi ikdienas lauza maizi. Ikdienas gāja templī, ikdienas lauza maizi. Kas ir maizes laušana? Tas ir, mēs to saucam par svēto vakarēdienu. Un es zinu ļoti daudzas liecības, ka cilvēki, tas pats Bills Džonsons, viņš aicina pieņemt Jēzus miesu un asinis vairākas reizes dienā, jo īpaši, ja tev ir veselības problēmas. Kāpēc? Manā skatījumā, tas, kā es to saprotu, Bībele saka, ka maizes laušana ir savienošanās ar Jēzus Kristus miesu. Un vīna uzņemšana sevī ir savienošanās ar viņa asinīm. Un kur var būt vēl pilnīgāka veselība, esot kopā? Tas manā skatījumā es sev katru dienu atgādinu par to, nepadomāju tikai es to, diemžēl es to nepraktizēju katru dienu, bet es atzīstu, ka tas būtu pareizi. Mums ir jānoliek malā sava ikdienas steigas, ikdienas darbi, un šīs 10-15 minūtes ir jāvelta Dievam, Jēzum, Kristum, kurš ir to visu viņš ir izdarījis visu tik vienkāršu, lai mēs varētu to darīt. Un klausoties vai to pašu Billu Džonsonu, es esmu ļoti daudz dzirdējis, cik ļoti būtiskas izmaiņas cilvēka veselības stāvoklī notiek, praktizējot šo maizes laušanu katru dienu. Katru dienu. Es aicinu, turi savās mājās vīnogu vīnu vai kādu citu, es atvainojos, ne vīnu mūsdienu izpratnē, sulu. Jo es personīgi uzskatu, ka vakarēdiena dzēriens, šī te sula, šis te vīns, jaunajā derībā tas bija jauns vīns. Kas ir jauns vīns? Sula. Sula, kas vēl nav sarūgusi. Tāpēc mana personīgā atklāsme ir, ka vakarēdienā nevar būt alkoholisks dzēriens. Jo tas ļoti daudz gadus atpakaļ es jautāju Dievam, kā alkoholu lietot kristiešiem nav ieteicams, bet te tu runā par vīnu. Un Dievs man atklāja, kas ir pirms vīna, kā ražo vīnu? No sulas. Un jauns vīns ir nesarūgusi sula. Tāpēc neviens man vairs neiestāstīs, ka vakarēdienā var būt alkoholiskais vīns. Tās ir tradīcijas, tā ir reliģija. Es vispār par to pat negribu vairs tālāk runāt. Bet šī te maizes laušana, kad mēs nākam ar Jēzu viņa klātbūtnē. Ja jūs esat vairāki cilvēki ticīgi ģimenē, praktizējiet to katru rītu un katru vakaru. Kāpēc? Tas atgādinās jums jūsu identitāti. Mēs šodien dzīvojam pasaulē, kur notiek cīņa par identitāti visos veidos, un Sātans cīnās par tavu identitāti. Viņš dara visu iespējamo, lai tu neticētu, lai tu būtu par sevi sliktās domās, lai tev būtu zems pašvērtējums, lai tu sevi ne par ko neuzskatītu. Tas viss ir vēlna darbs. Bet, kad es uzņemu sevi Jēzus miesu un Jēzus asinis, mums izveidojas Jēzus DNS, par ko mēs vispār pat nedomājam. Mēs reizi mēnesi aizējam uz baznīcu, pieņemam vakarēdienu, un tagad var mēnesi dzīvot. Mīļie cilvēki, atcerieties, Jēzus ir pie mums ikdienas līdz pasaules galam. Un mēs varam ņemt šo svēto vakarēdienu savā mājā, Jēzus klātbūtnē, atbilstoši piedomājot par to. Nevis tā, es tagad tur paņemšu, apēdīšu gabaliņu maizi, uzdzeršu sulu, es esmu uzņēmis. Nē. Pavisam nopietni, jo šajā te vakarēdienu aprakstā ir teikts, ka tāpēc jau daudz ir slimi, ka jūs nepienācīgi to darāt. Nevajag to darīt nepienācīgi, bet darīt vajag
Nevajag baidīties. Tas ir iestādīts, Jēzus to iestādīja priekš tevis un manis, lai mēs varētu ikdienas staigāt viņa spēkā. 10 minūtes paskrēja nemanot, man ir jālūdz. Tas, ko es šodien gribēju pateikt. Es runāju par baznīcu, kā par templi, un es runāju par draudzi. Draudze ir vieta, kur sanāk. Un ja šodien tu vari uzaicināt pie sevis mājās 2, 3 pazīstamus cilvēkus, ar kuriem kopā tu vari parunāt par Dievu, tas būs tavs dievkalpojums tavā mājā. To es runāju tiem, kas ir dziļos laukos, kur nav baznīcas, kur nav pieejams, vai varbūt, jo tavs veselības stāvoklis šodien nav tāds, lai tu aizbrauktu uz baznīcu. Uzaicini pie sevis cievumos kādus 2, 1, 2 mīļus, sev mīļus cilvēkus, parunājiet par Dievu. Tas būs jūsu dievkalpojums un pieņemiet vakarēdienu. Tāpēc, ka tā ir savienošanās ar Kristus miesu, savienošanās ar viņa būtību. Jā, protams, ir labāk to darīt draudzē. Un tomēr, ko tad lai dara tie, kam tādas draudzes nav? Un, manuprāt, piedodiet aizkavējušos ilgāk, Covid bija ļoti ilgus gadus pirms Covid. Bija milzīgas diskusijas, strīdi un pārliecinošas runas par to, ka vakarēdienu var pieņemt tikai un vienīgi baznīcā un nekur citur. Un tad nāca Covid. Un Dievs parādīja, ka vakarēdienu mēs uzņemt varam arī savās mājās. Nebija jābūt baznīcā. Tāpēc, mani mīļie, Dievs zina tavu situāciju, Dievs zina, kur tu atrodies, Dievs zina, kā tu jūties. Un ja tev vajag atbildi un risinājumu no Dieva, nostiprini to ar Jēzus asiņu zīmogu un Jēzus miesas zīmogu. Un ej ar to šeit dienā. Tikai, es saku, jā, nepadari to par rutīnu. Tam ir jābūt īpašam notikumam tavā šīs dienas dzīvē. Mīļais Jēzu, es pateicos tev par upuri, ko tu par mani esi pienesis. Par manu brāli, par manu māsu, kurš šo tagad klausās. Un, Jēzu, palīdzi mums iet ar tavu identitāti, ar tavu spēku, ar tavu gudrību, Jēzu. Paldies tev par visu, ko tu priekš mums esi izdarījis. Mēs pateicamies, slavējam tevi Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.